Sveicināti OneTech kanālā. Šīs nodarbības tēma ir nomenklatūra, un mēs turpinām strādāt ar nomenklatūru, ko iesākām apskatīt mūsu iepriekšējā nodarbībā. Tagad aplūkosim, kā reģistrēt jaunu nomenklatūras posteni. Veidojot jaunu nomenklatūras posteni, vispirms ir jāizlemj, pie kura nomenklatūras veida tas piederēs. Informācija, kas tika norādīta nomenklatūras veidā, tiek aizpildīta šeit, jaunā nomenklatūras posteņa kartē. Jānorāda darba nosaukums, un pēc tam aplūkojam nomenklatūras veida iestatījumus. Esam norādījuši, ka veidojot jaunu nomenklatūras posteni, ir jākontrolē tāda rekvizīta kā artikuls unikalitāte. Protams, ir jākontrolē arī aizpildīšana. Tāpēc šajā gadījumā mēs redzam, ka rekvizīts artikuls ir obligāts aizpildīšanai. Norādām artikulu. Pārējā informācija principā jau ir aizpildīta, un mēģinām ierakstīt jaunu nomenklatūru. Vai nu reģistrējot nomenklatūras posteni, vai pat pirms tam mēs paši varam pārbaudīt unikalitāti. Sistēma mums norāda, ka pārbaudi ieteicams veikt, pirms turpinām aizpildīt laukus. Ko mēs šajā gadījumā redzam? Ir atrasta nomenklatūra ar līdzīgiem datiem. Un mums jāizlemj, ko darīt tālāk. Tātad, ko varam darīt? Mēs varam neveidot jaunu nomenklatūras posteni, bet varam izvēlēties jau esošu. Mēs varam vai nu turpināt aizpildīšanu, vai arī turpināt ierakstīšanu. Turpinām ierakstīšanu. Tajā pašā laikā redzam, ka sistēma nerāda nekādas brīdinājumus vai kļūdas. Atvērsim nomenklatūras veidu vēlreiz. Atgādinu, ka izveides iestatījumos esam norādījuši, ka rekvizīti ir artikuls, aizpildīšanas kontrole un unikalitātes kontrole. Šajā gadījumā nekādas kļūdas netika konstatētas. Ko tas nozīmē? Tas liecina, ka iestatījumi, ko esam norādījuši nomenklatūras veidā, nav stingra kontrole. Viss ir atkarīgs no lietotāja tiesību iestatījumiem. Ja lietotājiem ir pietiekamas tiesības, kā piemēram mūsu gadījumā, strādājot lietotāja vārdā ar pilnām tiesībām, mūsu loma ir administrators, un šajā gadījumā sistēma ļauj reģistrēt šādu nomenklatūras posteni. Tātad, ja mēs apskatām nomenklatūras katalogu, redzam, ka sarakstā ir divas nomenklatūras vienības ar tādu pašu nosaukumu un tādu pašu artikulu. Tātad, pirms mēs pievienojam jaunas nomenklatūras posteņus un strādājam ar nomenklatūru, neaizmirstam, ka mums ir jāveic attiecīgi iestatījumi. Tātad mums ir iestatījumi, kas atrodas administrēšanas sadaļā, un mums ir iestatījumi, kas atrodas nomenklatūras veidā. Ja apskata izveidas iestatījums, kas atrodas administrēšanas sadaļā, tad kādi tie ir? Tie ir nomenklatūras darba nosaukuma unikalitātes kontrole un nomenklatūras īpašību unikalitātes kontrole pēc rekvizītu nozīmes sakritības. Šo kontroli lietotājs nevar apiet, pat ja viņam ir pilnas tiesības. Tas nozīmē, ka, ja mums būtu atzīmēta šī izvēles rūtiņa, mēs šobrīd nevarētu reģistrēt nomenklatūras posteni. Tas nozīmē, ka šī kontrole tiktu aktivizēta un lietotājs to nevar apiet pat ar pilnām tiesībām. Ja runājam par iestatījumiem, kas norādīti nomenklatūras veidā, kā jau tika minēts, tas ir atkarīgs no lietotāja tiesību iestatījuma. Tas ir jāpatur prātā. Nomainīsim nomenklatūras nosaukumu, lai mums būtu dažādi produkti. Apskatīsim nomenklatūras karti un pieejamos rekvizītus. Turpmāk mēs bieži atgriezīsimies pie šīm nomenklatūras kartēm, lai aplūkotu tos rekvizītus, kas mums vajadzīgi dažādās citās tēmās. Šobrīd mūs interesē mērvienības un glabāšanas nosacījumi. Tātad katrai nomenklatūrai obligāti ir jānorāda glabāšanas vienība. Tieši šajā mērvienībā mēs veicam noliktavas atlikumu uzskaiti. Šajā mērvienībā mēs redzēsim informāciju atskaitēs. Tālāk atceramies, ka sistēmas iestatījumos mums ir iespēja norādīt, ka mums, piemēram, papildus glabāšanas vienībai ir nepieciešama arī atskaišu mērvienība. Ja tas ir norādīts sistēmas iestatījumos, mēs to varam norādīt arī nomenklatūras kartē. Turklāt katrai nomenklatūrai papildus glabāšanas vienībai, papildus atskaišu vienībai, mēs varam izmantot tās saucamās mērījuma vienības. Tās ir svars, tilpums, garums, platība. Un mēs varam izmantot šīs mērījuma vienības kā vienības uzziņai. Var arī atzīmēt, ka šīs mērījuma vienības var norādīt dokumentos. Ja tiek izvēlēts otrais variants, ko tas mums ļaus darīt? Šajā gadījumā mēs varēsim dokumentos operēt ne tikai ar glabāšanas vienību, bet arī ar mērījumu vienībām. Piemēram, preces noliktavā var uzglabāt gabalos.
bet strādājot ar klientiem vai piegādātājiem, ērtāk ir strādāt nevis gabalos, bet piemēram kilogramos. Varam norādīt, ka viens gabals sver piemēram 5 kg. Veidojot pasūtījumu piegādātājiem, pasūtījumu klientam vai pavadzīm, varam norādīt gan gabalus, gan kilogramus. Piemēram, klients zvan un saka, es gribu no jums nopirkt 13 kg šāda veida nomenklatūras. Ja dokumentā norādīsim 13, mēģināsim izpildīt šādu dokumentu, sistēma parādīs kļūdu, jo nevar pārdot 13 kg. Var pārdot tikai veselos gabalos, jo norādītā uzglabāšanas vienība ir gabali. Tātad šajā gadījumā varam pārdot vienības reizinājumu ar 5. 5, 10, 15 un tā tālāk. Ja mēs izmantojam šādas mērījuma vienības, tad atkal nedrīkstam aizmirst par iestatījumiem, kas atrodas administrēšanas sadaļā. Administrēšana, nomenklatūra, mērvienības. Šeit ir tādi iestatījumi kā pieļaujamā novirze. Te ir pietiekami labi aprakstīts, tāpēc neatkārtošos. Mūsu uzdevums ir iestatīt šo pieļaujamo novirzi un pēc tam to izmantot dokumentos. Papildus glabāšanas vienībām, atskaites vienībām un mērījuma vienībām mēs varam izmantot arī iepakojumus. Preces var saņemt un nosūtīt glabāšanas vienībās, mērījuma vienībās, ja mēs tās izmantojam, un iepakojumos. Ja mēs izmantojam iepakojumus, mums papildus jānorāda, kādu iepakojumu veidu mēs izmantosim. Ir divas iespējas. Tas var būt individuāls kopums vai kopējs kopums. Ja vienu un to pašu iepakojumu var izmantot vairākiem nomenklatūras posteņiem, ir loģiski vienreiz izveidot kopēju iepakojumu kopumu. Iepakojumu kopumam norādiet pašus iepakojumus, bet nomenklatūrai vienkārši norādiet, kurš iepakojumu kopums tiks izmantots. Ja katram nomenklatūras postenim ir savi atsevišķi iepakojumi, tad tiek izvēlēta opcija individuālais kopums, un iepakojumi tiek iestatīti tieši katra nomenklatūras posteņa kartē. Aplūkosim, kā strādāt ar kopējiem komplektiem. Ja komplekts ir individuāls, viss ir vienkārši. Šo informāciju var uzreiz iestatīt nomenklatūras kartē. Ja runa ir par kopēju komplektu, tad administrēšanas sadaļā ir jādodas uz nomenklatūras klasifikātoru un tālāk uz iepakojumu komplektu. Iepakojumu komplektam norādām glabāšanas vienību, ja nepieciešams, atskaišu vienību, un šajā gadījumā norādām mērvienību, attiecībā uz kuru mums būs jānorāda iepakojumu daudzums. Tālāk iepakojumu komplektam iestatīsim pašus iepakojumus. Pastāv 4 iespējamie iepakojumu veidi. Tas var būt gala iepakojums, saliktais iepakojums, atpakošana un preču vieta. Ja runājam par preču vietu, tad šo iepakojumu veidu izmanto tikai noliktavas dokumentos. Piemēram, ja tiek piegādātas kādas preces un tiek izmantotas vairākas preču vietas. Lai noliktavas darbiniekam būtu ērtāk ar tām strādāt, ir nepieciešams izveidot šādu iepakojumu. Iepakojumam ir jānorāda vismaz tā veids un jāizpild nepieciešamā informācija. Ja tas ir gala iepakojums, tad jānorāda, no cik gabaliem tas sastāv. Saliktais iepakojums, no cik iepakojumiem tas sastāv. Ja neizmantojam preču piegādes apakšsistēmu, ja neizmantojam glabāšanu noliktavā, tas ir šūnas nomenklatūras atlikumu glabāšanai, tad ar šo iepriekš minēto informāciju ir pilnīgi pietiekami, lai strādātu ar šādiem iepakojumiem. Ja mēs izmantojam glabāšanu noliktavā, mums būs jāizpild papildu informācija zemāk. Par to sīkāk runāsim citā tēmā, kad aplūkosim noliktavas un nosūtīšanas apakšsistēmu. Tur būs vieglāk ar piemēru paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams. Taču šis ir minimums, kas ir obligāti jāizpild, lai vēlāk varētu strādāt ar šādiem iepakojumiem. Ko mēs neesam aplūkojuši par nomenklatūru? Atgriezīsimies pie nomenklatūras kataloga un apskatīsim, kā darbojas ātrās atlases. Paraugu datu bāzē mums ir tāds nomenklatūras veids kā kabeļi. Aplūkosim šo piemēru. Tātad, ja atverat šo nomenklatūras veidu, šeit ir filtrs pēc īpašībām un dažādi rekvizīti. Gan standarta rekvizīti, gan lietotāji pievienotie rekvizīti. Jau minēju, ka pēc šiem rekvizītiem varēsim veikt ātru atlasi. Īpašību filtrs ir pieejams gan pašā nomenklatūras katalogā, gan preču atlases formā. Piemēram, mēs atrodamies nomenklatūras sarakstā. Mums ir nepieciešams iegūt noteiktu nomenklatūras posteņu sarakstu. Piemēram, atlasīt pēc krāsas, pēc dzīslu skaita vai garuma. Ko šajā gadījumā mums vajadzētu darīt? Iestatījumos norādām, ka mums nepieciešama navigācija pēc veidiem un īpašībām. Ir divas iespējas pēc hierarhijas un pēc veidu un īpašībām.
Šajā gadījumā mums ir jāizvēlas navigācija pēc veidiem un īpašībām, jāizvēlas vēlamais nomenklatūras veids, parādīsies tie atlases rekvizīti, kas mums nepieciešami. Pēc tam filtrējam pēc vajadzības. Piemēram, mums interesē konkrēti dzīslu skaits vai garums. Tātad atzīmējam nepieciešamās izvēles, filtrējam un saraksts saīsinās jūsu vajadzībām. Šādā veidā būs ērti atlasīt jau dokumentā esošos nomenklatūras posteņus, jo tas darbosies gan pašā nomenklatūras katalogā, gan atlases formā. Paldies par skatīšanos un veiksmi darbos!